Tā, puiši meitenes, labu vakaru visiem. Nu, līst lietus, es esmu slapš, bet, teiksim tā, ko kontenta dēļ vai kā tur neizdarīsi, ja? Rekur uz jumta augšā ir maisi, kas ir jau pilni ar substrātiem pareizajiem. Reku otrā pusē parādīšu visādas kūdras, kas ir daudzus gadus tur pūšas. Reku augšā ir balti maisi, sarkani, rozā, kas tur viss, var sakot, pietrūka vēl bišķi, un rītā vēl tur pabārstīšu tādu vienu slāni pa virsu, un rekur nopirku ruļu, zālīta ruļos. Sapīta, rekāda smuka, redziet. O, redziet, kā smuki. O, reku man Džeks pārdeva zaļiniekos ir puisis, kas audzē, kas tirgo, ot šito brīnumu lieku uz jumta. Un tāpēc es vienā video ieminējos arī par to, kad namiņš būs tur ar norvēģu piesitienu, ar norvēģu knikšķi. Un iepatikās man tas norvēģu variants, ka zāle uz jumta, un tāpēc arī reku šitai mājai es tagad, protams, nožēloju, kad uzliku to klikfalcu, ja, un turpmāk mājas, ko taisīšu, centīšos visām likt zāles jumtus, jo apstieties apkārt pļava, Es zinu, tās mājas, es te būvēšu riņķī uz šīs pļavas, un pastieties te viss, rekas te ir pilns ar skaistām pļavām, dabas skatiem, un visi tie māju jumti tajā ainavā baigi superīgi, ies kopā. Tā kā, var sakot, un gribu piešaut roku, iemācīties uz šitās lapenītes, uz besetkas, un tāpēc reku šitien tāds zālājs, un viņš jau ir gatavs rulē, un uzlai ūdeni, un visu otrā dienā nekas nav jādiedzē, nekādas sēkliņas, nekas, tā kā, šāds būs super trupera. Eko šmeko jumts.